Sveiki! Vai jūs kaut ko asināt? Ja jā, un jums ir vairāk lietu, piemēram, virtuves naži šķēres, pēveles skalti, tad jums varētu būt izdevīgi iegādāties šādu lēngaitas un ar ūdeni dzesējumu asināmo. Tas faktiski ir mūsdienīgs variants tam, ko izmantoja mūsu senči. Akmens disks, ko darbina cilvēka spēks. Iespējams, dzesē arī ūdens. Kad paskatās uz asmeni, tas faktiski izzūd, un tur, kur materiāli ir vismazāk, tur asināšanas laikā berzas dēļ. Tas viegli, uzkarst un materiāls var tikt sabojāts. Tautā tad saka, ka tas netur asmeni. Tāpēc ir labi, ja apgriezieni ir mazi, un ideāli, ja tas vēl tiek dzesēts ar ūdeni, kā to dara šis Triton slīpmašīna. Tā ir veiksmīga zviedru Tormek slīpmašīnas imitācija, kas ir šī segmenta līderis. Un tieši Triton slīpmašīna ir sadarīga ar Tormek zīmola piedarumiem, kas ir svarīgi. Ne jau tā, ka Triton nepiedāvāt savus piedarumus. Tas piedāvā diezgan plašu klāstu un lielākajai daļai cilvēku. Tādiem kā es, tas ir pietiekami, proti amatieriem. Bet ja kādam būtu lielākas prasības, vai no attiecībā uz kvalitāti, vai piedarumu klāstu, tad priekšrocība ir tā, ka tas šeit derēs šai slīpmašīnai. Šīs disks ir ar 250 mm diametru, 50 mm platumu un 12 mm urbumu, graudainību 220, kas ir pilnīgi tādas pašas vērtības kā standarta disks no Tormeka. Šis disks ir ļoti kvalitatīvs. Tas ir alumīnija oksīds, proti korunts. Lielākajai daļai lietu tas jums būs pietiekams. Līdz šim mēs runājām tikai par šo disku, bet ir vēl viens otrā pusē. Es to saucu par asināšanas disku, jo tas ir plastmasas ritenis, uz kura ir ādas siksna, un agrāk uz ādas asināja. Bet jūs sastapsieties arī ar terminiem kā honovaci, vai dažreiz arī lapovaci, kas ir svešvalodu izteicieni, bet būtībā nozīmē to pašu. Kamēr uz slīpēšanas diska veicat pamata asināšanu. Uz asināšanas diska jūs pēc tam noņemsiet asmens atgriezumus un, ja nepieciešams, to nopulēsiet līdz spoguļa spīdumam. Tātad abi šie diski ir daļa no komplekta. Asināšanas disks ir uzstādīts uz slīpmašīnas, šis ir atsevišķi iepakots, lai netiktu bojāts, tāpēc jums tas jāuzstāda. Šeit ir divas atloki, un uzgrieznis uzmanību ar kreiso. Vītni. Piedarumos ir arī 19. Atslēga. Tāds kā maziņš rīks, bet pietiekami, lai to pievilktu. Uzmanību nepārvilkt pārāk stipri. Es ticu, ka, ja jūs to pārāk stipri pievilksiet, disks varētu saplīst, un tas būtu žēl. Šīs slīpmašīnas konstrukcija ir patiesībā ļoti primitīva. Tur ir indukcijas motors, vārpsta ar 2 diskiem, bet tā nav tieši darbināta, jo no šī indukcijas motora iznāk vārpstiņa. Un jūs ar šo skrūvi regulējat vārpstiņas spiedienu uz gumijas skrejceļu. Pēc darba pabeigšanas ir labi atbrīvot šo spiedienu, lai vārpstiņa neizspiestu iedobumu skrejceļā, jo klusā un mierīgā darbības vietā tas pēc tam radītu tādu tudut skaņu. Ceru, ka es to izskaidroju. Pietiekami profesionāli. Tehniskos datus par šo slīpmašīnu, protams, varat atrast, piemēram, ka tās jauda ir 120 vati un apgriezieni, 125 minūtē. Jūs arī atradīsiet, ka tā sver gandrīz 15 kg, kas ir svarīgi, jo, kā es saku, šajā slīpmašīnā nav daudz ko izdomāt vai sabojāt. Bet svarīgi ir stabilitāte, lai cik vien iespējams piedaram, saglabātu pozīciju attiecībā pret slīpripu. Vēl viena svarīga lieta ir šis stienis ar vadības stieni. Un tas patiesībā ir tas, ka šajās slīpmašīnās ir gandrīz vissvarīgākais. Jūs vadāt slīpētos instrumentus pareizā un galvenokārt vienmēr vienādā leņķī. To novērtējam īpaši mēs amatieri, kuriem tas vienkārši nav tā saucamajā rokā. Bet arī profesionāļi nenoniecina šādu slīpmašīnu, jo tas ir ātrāk, mazāk nogurdinoši un, kā mēs sakām, bieži vien arī precīzāk. Apskatīsim ātri vēl citas lietas, ko atradīsiet kastē. Protams, lietošanas instrukcija. Ja kādam burti šķiet pārāk mazi, tāpat kā man, nav nekā vienkāršāka, kā to lejupielādēt no tīmekļa vietnēm, piemēram, Triton vai Unimax. Tad viena ļoti svarīga lieta, un tā ir šāda mērlente, ar kuras palīdzību jūs, atkarībā no diska diametra un vēlamā asināšanas leņķa, varat iestatīt diska un asināmā instrumenta savstarpējo pozīciju. Tad ir šāds slīpēšanas akmens, tam ir 2 virsmas, no vienas puses 220, no otras puses 1000. Tas nav paredzēts diska izlīdzināšanai, bet gan raupjuma, maiņai. Jūs faktiski ar raupjo pusi simulējat akmeni ar mazāku graudainību ar lielāku raupjumu. Ja jums ir nepieciešama lielāka noņemšana, ja jums ir vairāk bojāta asmens,
tad to šādā veidā padara raupjāku. Veicat slīpēšanu un pirms galīgās slīpēšanas. To atkal atgriežat sākotnējā stāvoklī, ar šīs smalkās puses palīdzību. Tad iepakojumā atradīsiet tūbiņu, ar slīpēšanas, respektīvi, pulēšanas pastu. Daži cilvēki saka arī honingu vai lapiņu. Tā tiek uzklāto zādas diska un palīdz jums izveidot perfektu asmeni. Ja jums tā beidzas, Triton piedāvā kā piedaru. Papildu šādu pulēšanas pastu. Un pēdējā lieta ir pavisam vienkārši turētājs pamata ierīce, ar kuru tiek veidoti tā sauktie taisnie asmeņi. Tas nozīmē galdnieku namdaru kalti vai dažas. Ēveles dzelzītes. Tagad es jums parādīšu, kā to izdarīt. Pirmkārt, jums uz slīpmašīnas jāuzstāda šī vandiņa, to var uzstādīt divās. Dažādās pozīcijās atkarībā no diska diametra. Tagad mums ir pavisam jauns disks 250 mm, tāpēc mēs novietosim vanniņu apakšējā pozīcijā. Kad mēs laika gaitā to noberzēsim, mums būs jāpaceļ vanniņa nedaudz augstāk, lai disks vienmēr būtu vismaz daļēji iegremdēts ūdenī. Kad jūs tur ieliesiet ūdeni, disks to uzsūks, un jums būs jāpapildina ūdens. Un to dariet tik ilgi, līdz ūdens līmenis paliek stabils. Un tas ir maksimāli līdz atzīmei, kas redzama šeit no sāniem. Tikai tad jūs varat sākt slīpēt. Nekad neslīpējiet vai neesiet uz sausa akmens. Nu, un tagad mēs iestatīsim instrumentu turētājā un tā pozīciju attiecībā pret disku. Mēs slīpēsim pret asmens virzienu un vēlamies tur 25 grādu leņķī. Tātad šeit mēs iestatām diska diametru 250. Šeit mēs iestatām 25 grādus. Pievelkam. Un šis mērītājs faktiski tiek novietots ar nopaļoto daļu uz diska un ar otru uz instrumenta. Bet daudz labāk ir novietot to sagatavi uz diska un tad starp disku un sagatavi tikai ievietot instrumenta asmeni. Tādā veidā jums vienmēr ir garantēts vienāds leņķis. Savstarpējo pozīciju. Mēs varam regulēt vai nu mainot vadotnes stieņa pozīciju attiecībā pret disku, vai arī mainot instrumenta pozīciju. Vadotnes uzmavā. Kad tas ir iestatīts, mēs varam atkal ieslēgt slīpmašīnu un sākt slīpēt. Slīpējam. Ar vieglu spiedienu, pārvietojot no vienas puses uz otru, lai izmantotu visu diska platumu. Un tādējādi to vienmērīgi nolietot. Asmeni regulāri pārbaudām, un kad šķiet, ka tas ir vienmērīgi uzasināts visā virsmā, varam izslēgt slīpmašīnu un pāriet uz pulēšanas disku. Daži izmanto to pašu vadīšanas ierīci, tas nozīmē, ka viņi novieto vadības stieni, horizontālā stāvoklī, bet ir jāiestata pareizais leņķis no jauna. Tomēr, kā esmu redzējis profesionāļus, viņi pulē ar roku, pulējot gan muguru, gan priekšpusi. Un tā kā pulēšanas laikā materiāla noņemšana nav tik liela, tad nav riska, ka jūs sabojātu asmeni, turot to nedaudz citā leņķī. Atšķirībā no slīpēšanas, kur var slīpēt gan pret, gan pa asmens virzienu, šeit mēs pulējam tikai pa asmens virzienu. Un mēs pulējam tik ilgi, līdz tiek noņemti visi atgriezumi. Un asmens ir vēlamajā kvalitātē. Jo gludāks asmens, jo ilgāk tas kalpos. Ja esam pabeiguši asināšanu un vairs neturpināsim darbu, tad vispirms ir jānoņem trauks ar ūdeni. Šo disku nedrīkst pastāvīgi. Iegrandēt šajā ūdenī. Atbrīvojam. Spiedienu uz vārpstas gumijas rulīti. Un jūs varat izmantot arī aizsargājošu tekstilu pārsegu, kas tiek pārdots atsevišķi, un kas novērš putekļu nokļūšanu uz slīpmašīnas. Pamata asināšanu varat veikt ar šo slīpmašīnu tā, kā tā ir. Bet, ja vēlaties asināt arī kaut ko citu, piemēram, virtuves nažus, šķēres, kokgriezēju kalti un citas lietas, tad jums būs nepieciešami papildu speciāli piedarumi, par kuriem runāsim kādā citā video. Ja jums patīk šī Triton slīpmašīna, lūdzu apskatiet saiti zem video un varat gaidīt nākamo izcilu video. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena un asiniet kaut ko!